Skaidrs, kāpēc neviens neslīpē tagad, vienkārši tīri slēt. Bučiņa. Dodamies tālāk. Čuvaks nepazīst bremžu pedāli. Es pazīstu bremžu pedāli, tad, kad ir sajūgs un bremzi jāspiež kopā. Kādu tuningu var uztaisīt ar 100 eiro budžetu priekš 46. Pilnīgi nekādu. Reku pa 130 eiro esam paņēmuši degvielas filtru, jo pēdējā laikā, piedarbinot mašīnu, viņam baigi raustās apgriezieni. Iespējams, ka tās ir sprauslas, bet tā ir ļoti dārga lieta, tāpēc sāksim ar degvielas filtru. Tad mums ir viss eļļas maiņai filtrs, tad vēl gaisa filtri, protams, obligāti jāmaina līdz ar eļļu. Rullītis, ko es nezinu, vai es gribu mainīt šobrīd, jo viņš teorētiski bija labā stāvoklī, bet, pie reizes paņēma. Un tad mums ir pārnesums virs buks, gan apļveida, kas samazinās viņam brīvkustību, gan šitās, kas ir tuvāk motoram. Un tās vajag mainīt, tāpēc, ka man viņš ļurkājās sudātu riktīgos gabals, kilometrs, lai ielikt gaņģī, un tad 2 kilometri, lai otrajā un trešajā un tā tālāk. Rīt savāksim lietas, un tad vienkārši uzliksim mašīnā. Šitas nebūs nekāds pamācošs video, es vienkārši parādīšu, kā es to daru. Un padalīšos savā pieredzē ar 46. mazliet pastrādāt uz to. Šī būs otrā eļļas maiņa, ko es savā dzīvē taisu, un otrā eļļas maiņa 46. Ir 8000 sasniegti. Es tagad pasūtīšu šito un lēnā garā tiksim garažā pie 9-10 tūkstošiem arī nomainīsim to eļļu. Esam ieradušies Kārlīša garāžā. Žurks stāv. Man 46. gatavs skrūvēšanai. Liekam kaut kāds brīnums iekšā. Pēc tam Kārlis brauks slīpēt, tas au 46. Džals ar 2 BMW un Audi. Un Mērs. Universāls. Žurka stāv vasarai, jā? Kad būs gatavs? Kad būs gatavs? Es gribu BMW pabeigt, bet BMW, man liekas, nepabeigsies. Viņš ir... Tu brauc pārāk bieži. Jātais tevs, lai mašīna nevis. Jā, nomainīsim degvielas filtru, eļļu un kabīnes filtrus un tos. Drusmākais? Mēs Ačiem esam 2 reiz mainījuši eļļu, un es nevaru atcerēties, vai es sev esmu mainījis 2 reiz eļļu. Es esmu 1 reiz nomainījis. Tu stabili, tu esi nobraucis 10 paks, vai ne? Mazāk? 8,5. Un es 3 reiz vairāk nekā tu brauc. Ikdienā ķip tāds liels gabals. Jā. Ceru, ka nebūs, bet tu līdzāk. Kāpšu apakšā, uzlikšu timelapse un skatīsimies, cik reizes es tur nolamājos. Pēc kādas stundas degvielas filtrs nomainīts, aplējos ar degvielu. Eļļa ir nolieta, Kārlis paspēja eļļu nomainīt, filtru ielikt. Viņš vēl kaut ko te skrūvē vaļā, lai varētu gaisa filtru mainīt. Reku mums ir vecais degvielas filtrs. Filtronu. Reku es tieši paņēmu lēto filtronu. Kabīnes filtru. Tas nozīmē, kāds ir lētu degvielas filtru līdz tagad ielikām Bosch, lai būtu kārtīgi. Pats jau Jo man jau nevajag elpot. Galvenais, lai motors elpo kārtīgi. Un man tā tīri tos 4 eiro ietaupīs. Jā, tagad mums tik gaisa filtrs nomainīt. Pēdējo eļļas kripatiņu pieliet, un tad jau varam maukt slīpēt ar Kārlī. Divā pus stundas vēlāk mums ir nomainīta eļļa, ielikti jaunie filtri un degvielas filtrs nomainīts. Tad pasties, 8,5 tūkstoši un šāds jau ir filtrs. Un arī kabīnes filtrs. Diezgan krimināli. Uz nākamo reizi mums vēl ir jāpasūta viens balts pričendāls, plasmas buksīt priekš pārnesums viras, un mums vēl ir rullīts priekš celiņu siksnām, bet baigi negribās ar to darīties, jo tur ir ģenerators jāņem malā, un tas ir čakrīgs process. Un priekš šitā pārslēgums virs vai pārnesums virs pareizes latviski teikts. Pasties kāda brīvkustība tam. Labi, ieliekam gaņģī. Viens cilvēks teica, ka man tur ir kaut kāds kuģi. Nē, kā viņš teica? Blaigā kuģošana, jā? Kuģu stūra vai kā?
Viennozīmīgi kuģoju. Klausamies vai dzirdam degvielas sūku un kā strādā degvielas filtri. Es dzirdu pirmo reizi. Redz, strādā uz mašīnu, sāc kaut ko saprast, jo pat tiešām nopietni pirms LVB tuninga es pa mašīnu baigi tur, nepievērs uzmanību. Tagad esmu nomainījis L2 reizes degvielas filtru. Labi, ka nomainīju degvielas filtru. Varbūt tas nepalīdzēs ar mūsu apgriezienu lēkāšanu, bet vismaz tas ir jauns, jo nezinu, kad tas bija mainīts. Bet tas, kas tur vēl papildus klāt, nemaz nezinu, kas tas bija. Kaut kāds mazāks tas filtrs izskatījās ar štekeru klāt. Kaut kādu sensoru, nezinu, kas tas varētu būt. Šitas neizskatās pēc YouTube tutoriāla, kā es skatījos nomainīt degvielas filtru 46. Reku ir filtrs, bet kas tas tāds? Šitas nebija tutoriālā. Viens lielāks un viens mazāks tieši aiz tā. Un tam iekšā kaut kāds konektors. Vai tam tā jābūt tomēr? Tā tam jābūt, jo kāpēc viņam tad būtu konektors? Baigi interesanti. Bet maucam. Tagad piešķilsim. Skaisti. Tagad maucam dopos. Paskatāmies uz to bīteri. Kas mums te ir? Pagad, tā ir usa? Ej, tu nos. Kas pa bīteri? Kāds bīteris? Tā ir normāla ciema mašīna. Tur neskaties, cik tā. Man patīk. Kāpēc tas tur ir? Tāpēc, ka viņš norāva nost savu lēcu, es pievilku vienkārši klāt. Kā tu viņu tur pievilki? Interesanti. Kā jau zinām, šeit nekā nav. Smuks aķīts. Otrs slieksnis ar mums nav. Tā jau mēms aparāts. Tu esi iestrīdis? Jā. Pamēģināsim. Opā, kā šļāts. Pagad, stop, bremzē. Tur bremzē. Stop, pagad. Noveicās vienkārši. Patīk bučoties ar sienām. Bija baigi tuvu? 5 centimetri bija. Nav pietiekami. Tas jau ir liels izmērs. Nav pietiekami. Tas ir liels izmērs. Šodien nekas īpašs nesanāks, manuprāt, tīri tikai problēmas. Braucot ārā no sēdes, mēs iesprūdām uz 20 minūtēm stumdot 46. Viņš vēl jost mums ir likvidējis, kamēr remontēja mašīnu. Nebija, kur piesprādzēties. Labi, tagad būs, kur piesprādzēties, bet tas nozīmē, ka Kārlim būs drošības sajūta, ka es neizlidošu pa stiklu, ja viņš ieskries kaut kur. Līdz ar to viņš muļķības vairāk darīs. Skaidrs, kāpēc neviens neslīpē tagad, vienkārši tīrs ledus. Iesprūdām vienā vietā braucot šeit. Atkal es tur raku un stūmiņu ārā. Un viņš bija izslīpējis tādu ledu, ka tur var slidot. Bet interesanti jau ir. Muļķības mēs darām. Kamēr jauni vēl var padarīt muļķības, tad vecs tad jau vairs negribēs, tāpēc, ka izdarīt tagad. Neviens nebrauc tagad slīpēt, un tad ir kaut kāds slīpētais Kārlis, kas ir pavilcis man līdz. Un tagad met kaut kāds muļķības. Ak vai. Pagrieziens, tas ir svarīgi. Drošība. Labs leņķis. Gada kupenu, jā. Super, pirmais, kur paši tikā vārā. Bez stumšanas. Pabremzē arī. Mēs izglābām.
What the fuck, es neuzfilmēju! Mēs tikko 540 uztaisījām, man visa sniega. Kas tāpat skaļi bija tikko? Man neinteresē arī, bet bļaļ. Mēs no te... Eitu... Nē! Bļaļ, un mēs šitā nostriksim, šitā? Nē. Eitu nost vienkārši. Mēs mierīgi, pasties, sniegs. Mēs vienkārši runājam, bļaļ. Mēs mierīgi runājam, mēs viņam saka, ir skill issue, ja tev vajag metināt bloķi, jo es dzirdēju no tur pāris cilvēkiem baumoju, ka, ja tu nevar ar open diff un bez leņķa, tas ir skill issue, ka tu nevar mest slīp. Un tad Džeks vienkārši paņem 540 pa grāvī malu, un mēs esam atpakaļ uz ceļu par laimi. Jābrauc slīpēt. Kas palāc kuģi? Pasties to kuparu. Pasties, cik augstu viņi ir. Liks viņā iepist? Tu viņā ieliksies un tu pa galvu ledu vienkārši. Jā. Tagad mēs esam dirsā. Šeit ir žopa. Eitu nost. Mēs esam uzsēdušies ar āmu. Šis ir ciets tā kā akmens. Naku tu tā izdarīt, jā. Jā. Viņš vēl tieši pasaka, pirms grāvi, man bail tas cilvēks, kas pie stūras sēž. Bučiņa. Jā, jākal bufers būs nost, vai ne? Jā. Žopi tas, ka mēs esam vien paši. Jā, mēs divatā, un ko mēs te izdarīsim? Nav mums ne mašīna, kas izvilks. Un neviens neslīpē šodien. Tāpēc nevajag šitāt darīt. Bet tu zini, kāpēc mēs neslīpē šodien? Diez kāpēc. Mums ir pilnīgs ledus, bļā. Slīps vedam viņām līdzi, es varu tikt apakaļ uz garāžu, bļā. Mājās aizslidot. Bija rēcīgi līdz brīdim, kad es iekāpu kupanā līdz ceļiem. Un man te ir pilnīgi slapšs, augsts. Mums nav kā tikt ārā, es tur stūmu, cik es varēju. Pasties, viņš ir uzsēdies pusmašīna ar sniegu čupu apakšā. No tādas čups neizstums, šeit riteņi pret ledu. Te ir viss. Es zināju, kas tek, man antifrīz, bļaļ, bočka tek. Tek ārā. Kas tev tek ārā? Kaut kas tek, bļaļ. Tev izklausās. Es zināju, dzirdēju kaut ko. Kas tek, kur rādās, bļaļ. Bet labi, ka es to vāku tur noliku. Vismaz kaut kas palika vākā. Pašam savu smuci jātīr, bļaļ. Vajagais draņķis. Viņš arī paņēma tikai vienu lāpstu līdzi, mums visi vienkārši es paskatīšu. Bez stresa. Bišķi riepas uzkūpinājām. Ne pa ķekstās uzlīmes liek uz veistikvēm. Kubiņu sniegu pat kustinājām un esam ārā. Dodamies tālāk. Nākamajā 100 metros sagaidot jaunas ziņas. Šoreiz vismaz uzfilmēt vajag. Es jau zinu tos komentārus, kā dod. Fuja, es zinu. Kas ir? Neklausās? Es nevaru neko izdarīt. Interesanti kaut ko dar? Tu vienkārši gejs mūždara. Gejs, kas varētu atmesties. Bļaļ, tā paveicās, tur saķeri bija. Tur bija tukšs pleķīts. Čoks spiež uz sotaku. Muļķības. Tas ir, ko mēs izrakām. No. Es maucām.
Rokas nepazīst bremžu pedāli, viņš tīri gāzi. Es pazīstu bremžu pedāli, tad, kad ir sajūgs un bremzi jāspiež kopā. Ļoti labi. Tas bija labs. Nerunā, mēs līdēļ. Kā apmetīsimies. Nu, nerunā tu, bļē. Es saku, bija labi malacis, un tu kaut ko vai ieminies. Pieņem komplimentu un viss. Šita kaut kur viens, tas džeks palika uz jumta. Šita kaut kur arī viņš bija palicis. Tāpēc lūdzu šeit neko. Es to elektrības stāpu gribu savam, bļaļ, kolektīvam pievienot. Oh. Labi! Šitāds arī ir tas ceļš. Viss sejā. Tagad nākamais etaps tikt atpakaļ garažā. To es neuzfilmēju, bet mums tikko tas pats, kas bija tur, ir šeit tikai uz sterikiem. Sterikiem. Mūsu šoferu kungs tūlīt rādīs, kāds jādara. Nu, mēs līdz iepazīsim grāvies, domāju. Nu, tad vismaz tūl mājām. Jo es līdz papasīšu tūlītās. Ko tu tik ātri brauc? Ei, bet neesam tālu. Mēs esam ļoti tuvu. Aiziet. Nē, mēs iebraucam grāvī. Nu, nē, nu, bļa, 2 metri. Pagad, tūlīt moški. Kā tu tiks ārā, es nesaprotu, ne? Kā tu tiks ārā? Es garažā gulēšu. Nu jā, bet ko tu rīt darīs? Šķūrēs? Gaidīšu traktoru. Ej, tu nos mēs tikām. Tas mokā traktoru nos. Nu, tagad kā mēs ar to 46 un Audi tiksim ārā? Dievzīmes. Kā bija? Bija nice. Es gribu mājās tikt. Kājas slapis. Varētu tikt mājās tagad. Bija nice. Vajag sataisīt mašīnu, lai to, ko tu dari pie stūres, arī noteikti dzīvē nevis. Jā, jo tev Iedomās. Tagad stūri taisn, riteņi taisn. Jā. Stūri nav. Nu, man ir fiks. Paņem stūri, noņemt un uzlikt taisni. Tagad īstais etaps. Tikt mājās. Sekojam Kārlim. Mašīna piesalus pie zemes. Vēl tik tuvu nesakosim. Es bišķi uzņemšu ātrumu vairāk. Jo. Viņš brauc grāvī? Nē? Nu labi, es mēģinu. Stūrējam. Sekojam. Ej, tu dirst. Es vienkārši pa taisno. Pilnīgi pa taisno. Tu nahuj, es diezgan liels āksts. Es sekoju tām risām. Stūre šeit. Tev nu jā. Bang. Pakreiz. Tu redzēji. Tu tik tālu tik. Es iebraucu ar Bembi un es izbraucu ar Auģiku. Kā tu nahuj tik grāvī? What the fuck? Es reāli sekoju risām un vienkārši es redzu, jo es sāku iet pa kreisi. Vēl pa kreisi, pa kreisi. Ko tagad? Kā lai es zinu? Ko tagad? Kā lai es zinu? Es netieku ārā pa šīm durvīm.